Jūsu kāzu jubilejā ir cipars 45. Pastāstiet lūdzu, tas ir daudz vai maz? Nu, protams, ka tas ir daudz. Gandrīz vesels pusgadsimts. Kur jūs iepazināties? Mēs iepazināmies manas māsīcas kāzās 1970. gada 1. maijā. Jūs Rēzeknietis, par savu sievu vecāks 10 gadus. Vai agrāk redzējāt viņu Rēzeknē? Nē, neesmu redzējis. Kā jūs raksturosiet savu sievu? Kāda viņa ir ikdienā? Man liekas, viņai ir liela atbildība par to, ko viņa dara, strādīga. Viņa izvēlējušies profesiju skolotāja, par kuru sapņoja no mazām bērnu dienām. Viņas bija pilnīgs. Bet jūs kā raksturosiet savu vīru? Strādīgs, čaklis, prot darīt visus absolūti darbus, bet ir principiāls. Kas jums ir palicis visvairāk atmiņā? Nu, visvairāk atmiņā pa šiem gadiem ir palikuši kopīgi braucieni uz Grūziju pie draugiem, atpūta sanatorijās, atpūta uz Turciju, mūsu kopīgie pasākumi draugu paziņu lokā. Un jums? Es papildināšu, Valentina neminēja, kā vislielāku iespaidu bija tāds pirmais tālākais brauciens uz Arteku, pionieru vissavienības nometņi. Man liekas, mēs tur 3 reizes Latvijas pionierus pavadījām uz Arteku. Atpūta Melnās jūras krastā, tās Krāšņas pilsētas, kas ir Krimā, izbrauciens uz dažādām vēsturiskām vietām. Protams, brauciens uz Grūziju, mēs bijām kopā ar saviem draugiem. Brauciens uz Turciju, vidus jūras krastā atpūta. Kādas kāzu jubilejas tradīcijas ir jūsu ģimenē? Tradīcija ir tāda, ka kāzu dienā es vienmēr saņemu krāšņu rožu puški un buču. Jūsu novēlējumi citiem, kas dzīvo jau ilgi kopdzīvē? Būt pieticīgiem, būt apzinīgam viens pret otru, varbūt piedot dažos brīžos, vienmēr atrast kopīgu valodu. Es atkal varu papildināt, ka lai tie, kas vēl stāsies laulībā, tie, kuriem būs jubilejas, varbūt mazākas, saprastu, ka kopdzīvē tas nav rožu lauks. Tajā ir sīki akmeņi un oļi, pa kuriem jāiet, bet jāiet kopā pa dzīvi ar smaidu, ar vieglumu, atbalstot un cienot un piedodot viens otram. Paldies! Lūdzu!